Sveiki, dārgie draugi! Nu, ko turpinām apskatīt, kas mums priekšā saistībā ar žurnālu The Economist. Iepriekš mēs redzējām, kas ir centrā. Tur ir auto, trams, cost of living, tur naudas printēšana tālāk. Pavisam drīz mēs apskatīsimies, ko tad īstenībā nozīmē rokā jeb stock crash, ko un kā tas nozīmē. Bet tagad mēs apskatīsimies pavisam interesantu lietu, ko nozīmē. Jā, mēs apskatīsimies, ko nozīmē tās kārtis, kas ir mums šajā lauciņā. Kā mēs redzam, šeit ir daudz kārtas saliktas kopā, un es īstenībā neredzēju nevienu video, kurā kāds bija izdomājis saskaitīt šo kāršu apjomu un izdomāt, kas tas tāds īstenībā ir. Nu, jā, es mazliet veltīju laiku, jūs redziet, esmu smuks saskaitīts, un tur izrādās tur ir paslēpušās 62 kārtis. Jā, ne 63, bet 62. Tur augšā var redzēt, tur ir divi sešnieciņi. Tur īstenībā izskatās, ka tā ir viena kārts, bet tā smuki paslēpusies viens uz otru, kas arī ļoti labi īstenībā ir redzams. Nu ko, jūs jau zināt, ka Trumpa uzvārds un tālāk ir kāršu spēle. Nu, tas nozīmē to, ka ja Trumps ir uzvarējis, tātad bez kārtīm un kāršu izspēles nekādīgi nesanāks. Un, lai mums būtu skaidrāks par to, apskatīsimies, kāda spēle tad ir ar 62 kārtīm. Un, protams, there we go, un rekur mums ir, un tas ir Tarocco Bolognese. Un interesantākais ir tās, ka, šī ir, 15. gadsimta spēle. Sanākais galds atrodas, šeit augšā parādīts ir Rothschild Collection. Nu, protams, kur ir Rothschild, tur ir The Economist. Tātad žurnāls The Economist parādīja, ka viņi izspēlē šajā gadījumā ļoti interesantu spēli. Atceramies, 62 kārtas, 6 plus 2 ir 8. 8 ir Saturna skaitlis, un žurnāls The Economist pašā augšā bija Saturns. Kāpēc tāda ideja? Tāpēc, ka atceramies, redziet, šis bija 17. gada The World In, un, protams, Trumps ir kāršu spēles, un tad ļaudis sēdēja un minēja, kas tur bija, kā tur bija. Šajā gadījumā mēs redzējām smuki 8 kārtas no 72 kāršu, kā teikt, kolekcijas. Nu, tā skatāmies, pagaid, kā tā sanāk ir kārtis, kur tur astroloģija, kāpēc astroloģija, vai tas vispār iet kopā un tā tālāk. Sekojam un būs interesanti. Jā, draugi, izrādās, ka kāršu spēle un astroloģija ir ļoti saistīta, un ko mēs redzam? Augšā redzam, ka pīķis ir ziemas saulgrieži, tad ir vasaras saulgrieži, ir kas? Jā, sirsniņa, rudras enerģija. Tad ir pavasara saulgrieži un vasaras saulgrieži. Katra saulgrieži as nozīmē. Eis ir turupis, gan no franču valodas, gan angļu valodas. Gan as, kad maina savu virzienu. Šeit mēs redzam dažādas kārtis, kā viņas tur itāļu, tur cups, coins, clubs, swords, bet, principā, viens no vislabākajiem tulkojumiem, ko mēs redzam, ir franču un angļu, kur ir hearts, diamonds, clubs and spades. Vēlāk iziesim cauri un apskatīsim, ko tas patiesībā nozīmē. Un visiem rekomendēju klausīties dziesmu Shape of My Heart, tāpēc, ka tieši tur arī ir ielikts viss šis kods, par ko mēs runājam. Starp citu, Shape of My Heart ir, kā teikt, zinošo gudro astrologu dziesmā, bet par to pēc tam. Un kā jau es minēju, šeit ir mazliet jau precizēta simbolika, kur mēs redzam, ka ziemas laikā, ziemas saulgrieži, kad tuvojas, tad galvenais ir ieroču tehnoloģiju instrumentu spēks. Vasarā tas ir gara sirds zināšana un taisnīgums spēks, kā stāv rudras enerģija. Tad rudens, protams, ir tas, kas saucās diamonds. Un, protams, pavasarī ir clubs. Clubs angliski perfekti tulkojās, un līdz ar to mēs arī zinām, ka mūsdienās arī ir klubi, visādi tur Rotary klubi un vispārējiem. Jā, tas ir saistīts ar to spēku. Šajā piemērā mēs perfekti redzam, ja mēs saliekam katrai kārtī virsū numuru zīmi, cik viņš ir, tur tūzim 1, 2, 3 un tā līdz 13. 13 ir kas? 13 cikli ir mēnesim, līdz ar to 13 mēnesi cikli gadā. Mums sanāk kopā 91, 904, sanāk 364 plus 1 džokers un, tieši gads.
Šeit mums vēl interesanta metode ir, ja mēs saskaitām visas tās kārtiņas kopā, saucās 12 kārtis, un tad mums ir 12 visu sareizinām, saucās 12 mēnešu gadā, 12 stundas, 12 zodiaki. Un, ja mēs izmantojam tādu interesantu, saucās Fibonacci skaitli, tad mēs redzam 3 x 4 12, 3 x 12 36, 3 x 3 6 108. Jā, un tas ir mistiskais un labais skaitlis 108. Jūs jau droši vien zinat to skaitli, kur atrodas Zeme, kas attālums starp Zemi un mēnesi tieši starp to iet 108 mēneši. Tas tāpatās kā attālums no Zemes uz Sauli. Iet iekšā tieši 108 saules, un tieši saules apjoms ir 108 Zemes izmēri. Foršanai. Un tad, protams, ir nākamais jautājums, kur ir 3 sejas kārtis. Un tad, ja mēs saliekam 12 zodiakus, no 12 zodiakiem tikai viens ir priekšmets, kas ir svari, no atlikušajiem 11, kas ir dzīves būtnes, 3 ir cilvēki, kas ir dviņi, Jack, jaunava, dāma un ūdensvīrs, kas ir king, vai ne? Arī loģiski, make sense. Tad ir nākamais jautājums, kāpēc tieši 3? Un atbildi ir pietiekami vienkārši, tāpēc, ka tieši 3 soļus tālāk cilvēki izpildīs jebkuru tavu rīkojumu tā, kā tu biji domājis. Nu jā, tas ir pārvaldības likums. Sens likums. Nu ko, cerams, ka bija interesanti par kārtīm. Ja jā, tad lieciet īkšķīšus, ierakstiet kaut ko komentārā, tāpēc, ka tieši un vienīgi jūsu komentāri liks šim video izplesties lielākā. Cerams, ka uz lielajām brīvdienām jūs izdomāsiet paspēlēt arī kāršu spēles un mazliet iedziļināties šajā jautājumā. Ja kas man bija video par Stings un Shape of My Heart, to video es mazliet pārtaisīšu, un tas arī būs, tāpēc turpin sekot, domāju, būs interesanti, un līdz nākamajam video par rociņu, jeb Stock Exchange Crash. Labi, līdz nākamajai reizei!